Sveicināti! Mani sauc Inga Zelča, un šodien Radio Alise Plus ēterā uzsāksim jaunu sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Projekts norisināsies visu 2026. gadu, lai veidotu Latgalē mērķtiecīgu, uzticamiem faktiem balstītu informatīvu kampaņu, kas uzdrošinātu un mazinātu skepsi iedzīvotājos, mazinātu dezinformāciju un stiprinātu iedzīvotāju izpratni un praktisko rīcības spēju klimata neutralitātes un klimata noturības jautājumos. Īpaši pievērsīsim uzmanību Latgalei, kur sabiedrības iesaiste valsts un pašvaldību programmās līdz šim ir bijusi ļoti gausa, niecīga, un atjaunojamās enerģijas jomā līdz šim ir bijusi ļoti zema iesaiste no iedzīvotāju puses. Centīsimies izskaidrot, kas ietekmē informācijas trūkums, izplatītie mīti vai dezinformācija, vai arī iedzīvotāju neusticēšanās. Raidījumus veidosim daudzkanālu formātā. Ar tos varēs dzirdēt Alise Plus radio, Alise Plus sociālajos tīklos Facebook mājaslapā, gan TikTok un YouTube kanālos, kā arī rakstu formā Latgales laiks, portālā Graņi LV un mājaslapā Alise Plus LV. Visa gada garumā kopā ar ekspertiem runāsim par tēmām, kas daudziem šķiet tālas un neizprotamas, bet kuras ir mūsu ikdienā un skar mūsu ikvienu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo klimata pārmaiņas skar mūs katru dienu, tās notiek diezgan strauji, un tas ir tas, kas mūs skar energoefektivitāte, atjaunojamo resursu izmantošana, zaļā mobilitāte un atkritumu šķirošana. Un būtiski saprast, klimata pārmaiņas notiek ikdienu, tās ietekmē mūsu ikdienu, un to uzlabošanu varam ietekmēt arī mēs. Mūsu pirmais raidījuma cikls būs veltīts klimata un enerģētikas jautājumiem. Kāda tad ir esošā situācija Latvijā, Latgalē? Kādi ir mīti un vai pastāv dezinformācija? Kāda ir valsts stratēģija klimata jautājumu risināšanā un kā iedzīvotāji to spēj ietekmēt? Un centīsimies atspēkot visizplatītākos mītus un parādīt, ka rīcība balstītos faktiem. Kā savu pirmo studijas viesi aicināja Kasparu Melni, Latvijas klimata un enerģētikas ministru. Labdien, Kaspar! Labdien! Šobrīd laikam nevar nepamanīt, ka klimats mainās strauji, iespējams daudz straujāk nekā tas ir bijis iepriekš, un ziema atnāk vēlāk, vasara nepielaiž pavasari. To jūt ļoti lauksaimnieki, jo raža bojājās faktiski katru gadu. To skar, kā jūs raksturot, kas īsti šobrīd notiek ar klimatu? Es domāju, ka šodien laikam nevienam nav daudz jāskatās to, kā klimats mainās. Viena lieta, ka mēs redzam, ka pats klimats mainās, bet ļoti lielāks aspekts ir tas, ka paliek arvien vairāk tā saucamo ekstrēmo laikapstākļu. Tas ir sausums ilglaicīgs vai vētras, plūdi, kas rada ļoti liels zaudējums. Un te ir lielais jautājums par to, kā mēs kā valsts varam zinām mērā tam pretī, lai mēs būtu klimata noturīgāki. Un tāpat laikā, lai būtu gan drošāki iedzīvotāji, gan arī mūsu uzņēmēji Latvijā, un kā mēs varam būt vairāk pielāgoties notiekošām klimata pārmaiņām. Šobrīd ļoti liela informatīvā kampaņa un arī resursi tiek ieguldīti tieši klimata un enerģētikas jautājumu risināšanā. Kāpēc tieši šobrīd ir tik liels akcents uz to visu likts? Zinām, mērā mēs tikad uzsākām jau kampaņu, sapratām arī uzsākot darbu to, ka iedzīvotāji ļoti daudz, par daudzām lietām vienkārši varbūt nezinu, kas ir zinām, mērā ir akmentiķi arī mūsu dārzā, ka nav pietiekami daudz skaidrots. Ir ļoti daudz puspatiesību, mītu apkārt, un tad vienkārši iedzīvotājiem ir jāskaidro jautājums. Kad to bija pareizi jāsāk, noteikti jau pāris gadus atpakaļ, bet mēs varam iet uz priekšu, līdz ar to mēs uzsākam tagad. Un cilvēkiem ir jāskaidro, gan arī drīzākais ir tās viena lieta ir mītu puspatiesība, un lieta, kā mēs katrs, kā Latvijas iedzīvotājs, varam pielāgoties klimata pārmaiņām, būt gan, tā, noturīgāk, un kas ir ļoti svarīgi arī būt drošāk, stabilāk un arī no tā iekonomēt kaut kādu zinām finansiālos resursus savājos. Informācijas kampaņas notiek, cilvēki kaut kur tic, kaut kur netic. Kas notiks, ja nekas nemainīsies? Un ja globāli cilvēki tomēr teiks, nē, ziniet, kā ir tāda dezinformācijas vai mīti notiek, ka tas viss ir izdomāts, nekas tas neietekmē, un cilvēki te visā neiesaistīsies?
Laikam jāsaka par to, ka būs sabiedrība te, kas noteikti tā arī domās, un viņiem viss tiesības tā domāt, ok. Bet, skatāmies, kaut vai Latviju, mums vēl kādreiz Latvijā kaut kāds liela vētras bija tāds liels retums, bet tagad, jau pēdējos gadus mēs saprotam, ka tā ir uz palikšanu, un katru gadu mēs redzam, 2025. gadā mēs lauksaimnieku aplēsties zaudējumi, kas bija ekstrēmo laikapstākļu dēļ, bija aptuveni 60 miljoniem. Un tad jautājums, ko mēs darām kā sabiedrība, kā valsts, vai kā mēs pielāgojamies, lai tie zaudējumi būtu maksimāli mazāki. Skaidrs, ka jā, zaudējumi būs kaut kādi, bet mēs skatāmies, kā mēs varam tos maksimāli minimalizēt, lai būtu tie zaudējumi maksimāli mazāki. Un ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem. Un kā mēs varam iet uz priekšu kopā, jo skaidrs, ka vētras būs. Jums kā klimata un enerģētikas ministrija, jums ir izstrādātas savas stratēģijas, kā jūs virzīsieties tālāk tieši saistībā gan ar Eiropas Savienības noteiktām virzieniem, un kā notiek šīs darbs saistībā gan ar Latvijas izstrādāto stratēģiju, gan sadarbībā ar tiem noteikumiem, ko mums ierosina Eiropas Savienība. Te laikam jāsaka ar to, ka nav tādu, ko Eiropa ierosina, jo mēs esam daļa no Eiropas, un mēs arī kopā ar Eiropu arī izstrādājam. Un te ir labs piemērs arī to, ka mēs arī šogad 2025. gadā panācām, ka var, ja tu ļoti argumentēti strādā, var panākt arī sev vēlamus rezultātus Eiropā, neskatoties to, ka arī citas valsts iebilstam. Šeit gribētu minēt to piemēru, kas bija ar biomasu, malku, šķeldu kurināmu, ka mēs arī pēc 30. gada Latvijā varam droši viņu izmantot apkurē. Sadzirdēt iedzīvotājiem, jo tas bija viens no tādiem, laikam, satraukuma momentiem un arī tādiem mītiem, kas gāja starp iedzīvotājiem, ka kas būs, ja mums neļaus vairs kurināt ar malku. Jā, un tas ir arī pierāda to, ka mēs varam Eiropā mūs dzird, ja mēs spējam argumentēt, pamatot, nevis sēdēt varbūt kaut kur mājās un krizēt, cik viss ir slikti, bet iet un cīnīties par savām tiesībām, pateikt, ka nē, tas mums ir būtiski un svarīgi. Un Eiropa mums var sadzirdēt, un līdz ar to varam visu nomierināt, ka malka šķelda ir un būs un paliks Latvijā, ka apkurēm mēs varam droši tālāk viņu izmantot. Un tas ir tas pamatā. Līdz ar to kopīgi ar Eiropu mēs veidojam to nākotni un skatāmies, kas ir izdevīgi ne tikai Eiropa kopumā, bet ļoti svarīgi, kas ir izdevīgi Latvijai, kādas ir Latvijas intereses. Un tās ir jācīnās par tām Eiropā, un to mēs varam izdarīt, un tas ir ļoti būtiskākais. Vai Eiropas Savienība uzliek kaut kādus uzdevumus saistībā ar klimatu pārmaiņām Latvijā šobrīd? Atsevišķi ir kaut kādi tādi uzdevumi no Eiropas Savienības puses? Es gribētu teikt, ka vairāk nav, ka Eiropa kaut ko uzliek. Mums pašiem ir jāsasniedz zināmi mērķi, ko mēs gribam. Tāds labs piemērs, par ko ir Eiropā, kur ir Latvija mēs vienojušies par to, ka ir jāsamazina apglabājuma atkritumu apjoms, ko mēs varam apglabāt kā valsts kopumā. Bet es gribētu teikt, skatāmies no otras puses. Es nezinu, vai es gribu dzīvot valstī, kur mēs zinām, ka mēs pagājušajā gadā vien aptuveni apglabājām 275,000 tonu atkritumu. Tepat Latvijā, mūsu zemē. Un tad jautājums, vai mēs to gribam samazināt, tāpēc, ka mums Eiropa liek, vai mēs gribam samazināt, tāpēc, ka mēs gribam saviem bērniem, mazbērniem atstāt tīrāku valsti, tīrāku Latviju. Man liekas, tas ir tas svarīgākais. Tas, ka jā, Eiropa arī pārvalda, bet viņi arī dot arī instruments līdz arī finansējumu, kā mēs varam to samazināt, tad mērķim jābūt mūsu pašu uzstādītājiem. Jo man liekas, tas svarīgākais ir, ka mēs gribam samazināt to atkritumu apjomu, ko mēs vēl joprojām atstājam mūsu bērniem, mazbērniem šeit pat Latvijā apraktus. Šajā raidījuma ciklā mēs noteikti arī vēlāk pieskarsimies šim jautājumam, kas ir atkritumu šķirošana. Un, tomēr ir viena no lielām tādām svarīgām lietām ir cilvēku informēšana. Un ne tikai par atkritumu šķirošanu, bet kopumā par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar klimatu, ar vēl. Kā notiek tieši no ministrijas puses vai no valsts un pašvaldību iedzīvotājiem, kā tiek strādāts, lai vairāk nonāktu informācija līdz iedzīvotājiem, lai viņi noticētu, ka tas ir jādara un ka ir jāiesaistās šajos visos procesos? No savas puses mēs mēģinām maksimāli informēt sabiedrību visos iespējamos variantos, gan caur sociāliem tīkliem, caur rakstiem, caur presēm, caur pašvaldības mēdījiem, caur vietējiem mēdījiem, gan arī valsts nacionālajiem mēdījiem. Mēģinām visos veidos informēt, cik veiksmīgi noteikti katrs pats var spriest, cik daudz viņš zina, bet noteikti var labāk. Un līdz ar to mēs saprotam, ka arī var un vajag labāk. Viens no iemesliem tas bija arī pamatā, kāpēc mēs arī atvērām reģionālo biroju ministrijiem. Tieši Latgalē un Rezeknē, jo skats, ka iedzīvotājiem arī man pašam aizbraucot uz Rezekni, runājot ar cilvēkiem, joprojām cilvēkiem stāstot, kāpēc to man neviens iepriekš nebija pastāstījis.
kaut kur tas nav aizgājis tā informācija, un tāpēc mēs atvērām, lai vairāk būtu tuvāk saprast, ko varbūt mēs darām ne tā, ko mēs varam darīt labāk, lai tu informāciju aiznes līdz cilvēkiem, izskaidrot, pamatot, kliedēt to dezinformāciju un arī puspatiesību. Jā, es varbūt klausītājiem atgādināšu, ka 2025. gada oktobra beigās Reizeknē tika atklāta Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvniecība. Un varbūt jūs jau pieminējāt, ka jūs viņu atklājat, varbūt kādas ir tie pirmie novērojumi vai secinājumi, kā tad jums gāja pirmos tos 2 mēnešus pārstāvniecību atklājāt, vai redzat jau kaut kādus punktus vai lietas, ka tas bija tā vērts? Patreiz tā ļoti šaurs, lai pateiktu, veiks tādu ilgtermiņu. Tie ir tikai 2 mēneši. Jā, tie ir tikai 2 mēneši, bet tas, kas ir svarīgi, tas, ka mēs redzam, ka pirmkārt arī pašvaldības ir interesēts arī mūsu gan notiek tikšanās, gan es arī pats piedalos, gan mēs arī veidojam tādu jau arī ekspertu līmenī tikšanās, to detalizēt iet cauri un arī taisīt jau par tādām specifiskām tēmām, kas ir kaut kāda viena atbalsta programma, tad mēs veidosim par otru, kur jau varētu runāt tieši eksperti. Jo tas ir tas punkts, ka mums varbūt bija iztrūkums informācijas apmaiņā. Viena lieta mēs varam visu izlasīt, bet ļoti bieži svarīgi, lai tev tas cilvēks izrunā, izstāsta par tām detaļām, atbild uz jautājumiem, un arī no mūsu puses ir svarīgi dabūt atgriezienisko saiti, tieši kas varbūt nav tik labi izdomās, kur varbūt vajag uzlabot, kur varbūt mēs esam neskaidri izstāstījuši. Un šī biroja ideja arī gūt atgriezienisko saiti gan no pašvaldības, gan arī no iedzīvotājiem. Pēc būtības, kā mēs, kā ministrija, varam darīt savu darbu labāk, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk tās programmas apgūst, jo tas, kas ļoti pārsteidz, ja mēs runājam, ka Latgalē dzīvo kaut kur aptuveni 15% Latvijas iedzīvotāji, tad, skatoties no savas skatu punktu, tad no mūsu atbalsta programmām Latgalē aiziet tikai 3-5% no kopēja finansējuma. Tas parāda, ka kaut kas nav. Jo mēs pilnīgi piekrīt, ka Latgalē nekad nebūs tik liela intensitāte kā Rīgā, bet ar Zemgala kurzemi mēs tomēr varam mēģināt pielīdzināties, un tur tā atbalsta intensitāte ir stipri lielāka, iedzīvot, ko ir finansējumu paņēmuši. Un tad arī mēs skatāmies, kur ir tie izaicinājumi, kāpēc viens no tām lietām ir, iedzīvotāji daudz ko nezina. Un tad ejam pie iedzīvotājiem, stāstam, runājam ar pašvaldību, veidojam sadarbību kopā ar vietējām pašvaldībām, lai varētu labāk noinformēt caur pašvaldībām, gan caur pašvaldību avīzēm, gan caur vietējo presi. Zinām mērā dažkārt arī atkārtojot vienu to pašu teikto, bet mēs atkārtosim, ja kamēr lielākā daļa iedzīvotāju to nezinās, un tad ejam uz priekšu. Un atverot šo pārstāvniecību, kā pašiem liekas, kas būs tas lielākais izaicinājums tieši strādājot ar iedzīvotājiem vai strādājot ar pašvaldībām, kas būs tas lielākais izaicinājums, lai jūs sadzirdētu? Mēs noteikti koncentrējamies uz to stāstu par to, kā ir jādara, bet ar labiem piemēriem. Jo to, ko mēs sapratām, tas, kas ļoti labi strādā, tad, kad kāds labs piemērs, jo mums ir Latgalē ļoti daudz foršas labu piemēru, kas ir gan nosiltinājuši mājas, gan iegādājušies, uzstādījuši saules paneļus, gan arī ar atbalsta programmām iegādājušies elektroautorātu, un kuriem viss sanāk, kuri brauc, izmanto ikdienā, ir samazinājuši savus rēķinus, kas ir ļoti svarīgi. Cilvēki ir pozitīvi apmierināti, un tas ir tas labais piemērs, ka mums ir jāstāsta un jārāda, un tas ir tas, ko mēs mēģinām cilvēkiem pārliecināt, ka tu atbalsta programmu izmanto nevis kāds kaut kur tur, Rīgā vai kaut kur Liepājā vai ne, bet pat Latgalē, tepat kādā Krāslavā, tepat kaut kur, Aglonā vai kaut kur. Ir cilvēki, kas arī tepat izmanto. Mēs jau tā kā aizskatām to jautājumu par atbalsta programmām. Kāds tad bija laikam vērtīgākās atbalsta programmas 2025. gadā, kuras tad pagāja, kuras tika izmantotas un kāds ir tas secinājums? Viens noteikti no tādām labākajām programmām ir saules paneļu uzstādīšana privātmājām ar baterijām, jo tur mums ir vairāk nekā 15,000 mājsaimniecību kopā Latvijā. Un tas mazs stāsts, kas ir Latgalē? Latgalē ir stipri mazāks īpatsvars, bet kas ir svarīgākais, tas ir, ka tas vienmēr tā cilvēki liek, ko tad es tur uzstādīju savus 5-6 kW, kas tas tāds ir, uz tā kopējā Latvijas fona, bet tie 15,000 mājsaimniecības pēc būtības ir uzstādījuši elektrisko jaudu, kas ir pielīdzinām Latvijā Keguma Hesam. Pēc būtības Latvijas mājsaimniecības ir uzstādījuši vēl vienu Keguma Hesu uz saviem māju jumtiem, un kas tomēr zināms dod stabilitāti gan elektrībai, gan drošībai. Un tas ir tas, kur mēs varam iet vēl uz priekšu. Otra laba programma, ko mēs paplašinājām, ir atsevišķi, ka var iegādāties arī baterijas, akumulatorus.
Sākotnēji bija, ka varēja tikai kopā saules paneļus un akumulators, tad tagad var atsevišķi. Jo tiem, kam daļai vienkārši maisaimnieks, kas nevar uzstādīt aplidus kopā, mēs sakām, tad ir saprotams, ka mēs sākam uzstādīt saules paneļus, tagad mēs tā kā gribētu uzstādīt akumulators, kur mēs gājām pretī palīdzēt. Un trešā programma, kas parādīja ļoti labus rezultātus, kur arī finansējums tika apgūts ātrāk nekā mēs bijām plānojuši, un nekā nozare bija plānojusi. Tas ir atbalsts elektroauto un ārējā lādējuma hibrīdu uzlādē, kur arī ļoti pārsteidza patīkami, ka katrs trešais pieteikums bija no daudzbērnu ģimenes, vai kur ir bērns ar invaliditāti. Ja mēs runājam par saules paneļiem, tas, kas ir dzirdēts no iedzīvotājiem, ka viņus visvairāk baida birokrātija, kad cik tas būs sarežģīti, kāda būs jāsagatavo dokumentācija, kā jūs esat saskārušies ar šo vai ko var komentēt, kā tas ir tiešām patiesībā, jo īstenībā patiesībā no cilvēkiem sadzirdot, ka es varu būt labprāt, bet kad es saprotu, es nespēšu aizpildīt veidlapas, nespēšu atskaitīties vai vēl kaut ko, ka tieši tā birokrātija cilvēks nav baida. Es noteikti aicinātu parunāt ar to, kas ir kāds uzstādījis, jo gan jau, ka jūs radu draugu lokā ir kāds, kas to ir izgājis tam cauri, un tur tiešām esam izgājuši maksimāli vienkārši, bet tomēr, lai būtu palicis logiskums, un tas viss runājot par saules paneļiem ir diezgan vienkārši, tev mājaslapā jāizpilda anketā, veidlapā par informāciju, kas pēc būtības tev viss ir. Un to tev arī palīdzēs izdarīt arī tas pats, ka tu jau uzstādīsi saules paneļus. Uzstādītājs parasti jau zina, ja tu iet caur atbalstu programmu, viņš arī noteikti tev palīdzēs, bet tur nav nekas noteikti sarežģīts. Un kas ir ļoti vērtīgs, noteikti mēs aicinām apskatīt mūsu mājaslapā eķi.lv, kur ir statistikas dati, tur ir arī populārākie piegādātāji. Lai tev nav tā, ka pašam jāmeklē, bet tu vari apskatīties, kur jau arī zināmā mērā parāda, cik viņi klienti, cik viņiem ir uzstādījuši. Mans noteikti aicinājums ir, ja jūs gribat dabūt labu, saņemt labu ja jūs gribat saņemt labu piedāvājumu, tad noteikti uzrakstiet kādiem 3, 4, 5 no tiem piegādātājiem, lai viņi jums iesniedz. Tad apskatieties, kāds cenas, kāds piedāvājums. Jo tas, kas gan ir, ka saules paneļu cenas ir nokritušās pat 2 un 3 reizes, jautājums, cik ilgā laika periodā tu skaties. Jo pēdējie piedāvājumi ir bijuši jau saules paneļi ar baterijām, ja ar visu valsts atbalstu jau kaut kādu 3-4 tūkstoši par visu kopā maksā. Un tas ir noteikti jābūt aktuāli, jāskatās, kādas ir cenas, jo viena no tām lietām ir, kur arī saprot, kuram ir, vai tas ir ekonomiski pamatots. Un tad ir pirmais jautājums, par kādu cenu viņš uzliec, cik tev ir jāatpelna. Un te es noteikti aicinātu pasekot līdzi, paprasīt vai patreiz vēl laiku pa laikam pieprasījumu, lai atsūtu aktuāls piedāvājums, kāda ir. Jā, labi, paldies. Un šie projekti bija aktuāli 2025. gadā. Kā tad izskatās šis gads? Kas tad būs tie galvenie projekti, pie kuriem jūs strādāsiet šogad un kādi iedzīvotāji tad varēs izmantot? Mēs noteikti turpināsim savas līdzinājās atbalsta programmas, kas ir gan privātmājām saules paneļu akumulatoriem, gan arī pirmajā ceturkšņa beigās plānojam atkal ieviest atbalstu elektroauto un ārējā lādējuma hibrīdu programmai, kas ir mūsu plāns. Vai mainīsies kaut kādi nosacījumi, vai būs tie paši, kas bija iepriekš? Patreiz mēs strādājam pie tā, ka maksimāli daudz neko nemainītu. Atstāt tieši tādu pašu lielāku uztvaru likt uz daudz bērnu ģimenēm un bērnu invaliditāti lielāko, ko mēs varam. Un tas, ko mēs patreiz ļoti strādājam pie jaunas programmas, līdzīgi, ka ir ļoti labi aizgājis tieši atbalsts privātmājām uzstādīt saules paneļus ar akumulatoriem. Mēs līdzīgi programmu tagad strādājam, gribam ieviest daudz dzīvokļu mājām, kur arī iedzīvotājiem būs iespēja samazināt savus elektrības un siltuma izdevumus, vienkārši uzstādot ar valsts atbalstu, līdzīgi kā privātmājas saules paneļus, bet uz daudz dzīvokļu mājām. Un tas ir tas, pie kā mēs patreiz strādājam, un arī plānojam jau 2026. gadā, pirmajā gada pusē jau iziet caur MK un apstiprināt to programmu, lai varētu jau iedzīvot, jau sākt plānot un pieteikties. Apgūstot šīs programmas, vai bija kaut kādas lietas, ar ko jūs saskārāties un ko jūs zinat, ka jūs nākamajā periodā pilnīgi noteikti uzlabosiet? Kad bija kaut kādas konkrētas lietas, ko šeit mēs saskārāmies, vai sapratām, ka nākamajā programmā mēs šo ņemsim vērā, vai feedbacks no cilvēkiem, vai bija kaut kas, ka šo vajadzētu uzlabot? Es teiktu, regulāri mums ir feedbacks, mēs regulāri pārskatām programmas atbalstu, un varbūt tie, kas ir tādi aktīvāki, seko līdzi, viņi redzēt, ka tās programmas arī tiek mainītas, tiek uzlabotas, tiek arī, kā viens no tādiem piemēriem sākotnēji, kad mēs uzstādījām, runājot par privātmājām, bija, kad varēja uzstādīt saules paneļus, un bija var uzstādīt tikai kopā saules paneļus ar akumulatoriem, tikai kopīgi, un atsevišķi akumulators nevarēja uzstādīt. Tas bija sākotnēji.
Tad arī cilvēki sāk jautāt, kāpēc es nevaru uzstādīt atsevišķi, jo viņam bija savs plāns uzstādīts iepriekš. Viņš saka, vai arī cilvēkam vienkārši finansējums, viņš vienā reizē viņam tas par dārgu, viņš saka, bet tas labāk par daļām. Un tad mēs gājām pretīm, pārstrādājām programmu, ka var cilvēki ir atsevišķi uzstādīt akumulatorus. Līdzīgi mēs vienmēr analizējam visu atbalstu programmu rezultātus, kāds bija cilvēki. Arī veicam mūsu klientu aptauju, kā patika, ko varētu uzlabot. Un analizējam datus, un līdz ar to es gribētu teikt, mēs regulāri pārskatām, uzlabojam, kaut ko pamainām, un arī nebēdāmies uz priekšu, ja kaut kāda programma būs jāpamaina, mēs to noteikti darīsim un mainīsim, jo kaut kur dažkārt sanāk, kaut kur aiz neuzmanības, vai drīzāk pat aiz neziņas, gribot, kā labāk nesanāk, kā sanāk. Un te paldies iedzīvotājiem, aktīviem, kas saprot, uzraksta mūs arī pašas, mūs labo, un tas iemesls, kāpēc arī mēs ļoti bieži pirms tām aktivitātēm taisam konferences un seminārs tieši ar potenciāliem mūsu klientiem, kur izrunājam to arī tad mēģinot izskatīt jau tās mazās nieces, ko iespējams mēs esam palaiduši garām. Bet atgriežoties tomēr pie tā mūsu sākotnējās tēmas, klimats, kas tad būtu jūsuprāt kā ministram, tomēr kur iedzīvotājiem būtu ļoti jāiesaistās, lai mēs uzlabotu mūsu klimata apstākļus vai vismaz to mūsu sadzīvi, ko mēs dzīvojam, kā saka, iesaistoties kaut kādos procesos, kas tad būtu svarīgākais, kur cilvēkiem pievērst uzmanību un tiešām iesaistīties, nevis palaist garausi un paiet garām. Te es noteikti aicinātu būt aktīviem, sekot līdz visām iespējamām gan atbalsta programmu, gan iespējām, kas ir iedzīvotāji. Skaidrs, ka viss sākās no katra no mums, sākot gan no atkritumu šķirošanas, gan jautājums, kā mēs veidojam savu dzīvi, savu ikdienu, cik mēs daudz patērējam resursus, bet pats svarīgākais noteikti būs skatīties uz iespējamām resursiem un atbalstu, kā mēs varam katrs pats uzlabot savu ikdienu, savu dzīves kvalitāti, jo ļoti bieži uzlabojot gan savu dzīves kvalitāti, mēs arī varam būt dabai un klimatam draudzīgāki. Bet kas arī ļoti būtiski, šī gadījumā mēs skatāmies, pat gan būt klimatam draudzīgi, gan mēs varam būt gan energo pašpietiekami, gan arī vairāk saražot paši šeit Latvijā, gan elektroenerģiju, gan mazāk patērēt savus resursus. Un tas arī ļoti būtiski, jo mēs nevaram skatīties, atraut klimatu no visas pārējās ekonomikas, jo ļoti būtiski, es pateiktu, šī gadījumā gan ekonomika, gan pašpietiekamība, jo tā ir tā būtība. Ja tas viss parādās mūsu rēķinos, tas parādās elektroenerģijas rēķinos, komunālos maksājumos. Kas ir tāds mazs piemērs, ka mēs redzam, ka nosiltināta māja samazina savu siltumu patēriņu kaut kur plus mīnus uz 50% aptuveni. Tas ir no vienas puses, tev mājai mazāk rēķina par siltumu, bet tas nozīmē, ka tev ir par pusi mazāk saražot siltumu. Tas nozīmē mazāk šķeldas patēriņu, mazāks patēriņu resursu valstī kā kopumā, gan arī mazāk saražojam emisijas, gan visu kopumā arī izmantojas. Tas nozīmē, ka to šķeldu mēs varam radīt lielāku pievienoto vērtību un iespējams pāreksportēt uz citām valstīm. Jā, nepārtraukti tiek uzrunāts, ka mājas jāsiltina, mājas var renovēt. Kāpēc vienalga cilvēki baidās un vienalga ir tā dezinformācija un dažādi mistiski mīti, ka māja pēc tam būs sliktāka un rēķini nebūs mazāki un būs tikai kredīti? Kas ir tas, kas cilvēkos tomēr rada to nedrošību un viņi neiedrošinās un ir tik maza atsaucība, piemēram, māju siltināšanā? Ir ļoti daudz un dažādi. Tas, kas ir jāatzīst, ļoti labi strādā dezinformācija un ļoti labi arī strādā. Es to arī saucu par propagandu. Mēs to ļoti labi izbaudījām uz savas ādas. Man liekas, arī Latgalē īpaši dzīvojot, kad mēs gājām februārī atslēdzāmies no Brela. Te var katrs pats pajautāt, cik saņēma īziņas ar to, ka tev tūlīt nebūs elektrības, vai elektrības cenas būs reiz 3, reiz 5, vai ka vispār elektrību nevarēs nopirkt. Un tad jautājums, protams, cik daudz jūs saņēmāt īziņas par to, ka viss ir labi. Par to, ka pat es nepamanīju, ka tā atslēgšanās notika, un par to, cik milzīgs darbs ir ieguldīts, lai tas tā noiet tik gludi, perfekti. Es pat nav pamanījis to. Parasti tā notiek, nes kāpēc to slikto visi pamana ātrāk, un kad ir 10 labi teikumi vai labas ziņas, to mēs tā palaižam garausi. Un tas, zinām, arī rāda, ka mums tiešām ir pašiem jābūt analītiskiem, jāanalizē arī tie mīti, ko tev saka, ir jāpadomā. Jo jāsaprot, neviens cits neies to vietā, to māju nesiltinās. Kaut kādā brīdī mums arī pašiem ir jāsaprot, ka, ja mēs negribam, nevis, ja mūs nepiespiedīs. Bet jautājums ir cits, ja mēs to tagad nedaram, labi, kas būs ar to māju pēc 15, 20 gadiem,
Protams, mēs varam domāt, ka tad jau vairāk man šeit nebūs, bet būs jau kāds cits, un tad jautājums, vai mūsu bērni, mazbērni, tad mēs viņu rēķinām, kur tad viņi būs, vai, jo jautājums, ko mēs pēc sevis atstājam. Tā ir iespēja patreiz nosiltināt gan savu māju, gan samazināt savus izdevumus, jo to naudu, ko iekonomē, tā jau paliek mums. Un līdz ar to es teiktu, ka noteikti ir jāskatās tām iespējām, un jābūt ļoti skeptiskiem, bet vienkārši jābūt zinātnāriem, ja mēs kaut kur izlasām kaut kādu mītu, var tagad internetā pārbaudīt, vai tā ir, vai tā nav, vai uz kā tas balstās. Vai tas balstās uz faktiem, vai tas balstās tāpēc, ka kāds kaut ko teica. Jo man liekas, kā labs pieredzes stāsts, ar ko mēs visi varam pārbaudīt, arī kāds personīgi, kā gāja atslēgšanās no brīvā. Cik tad tur daudz piepildījās tas viss tās, ko cilvēki noteikti daudz saņēma, ka tūlīt viss būs ļoti slikti. Un līdzīgi tad es atceros pēc februāra, kad mēs atslēdzām, es nepamanu, tad bija stāsts, ka vasarā, ja elektrības cenas būs ļoti augstas un cilvēki nevar, kur tad tas ir? Jo tas, kas ir būtiski par elektrības cenām, mēs to, ko gan redzam, ka pēdējos 3 gados mēs ļoti strādājam pie tā, ka elektrības cenas kopumā iet uz leju. Ja mēs skatāmies gada griezumā, tad elektrības cenas iet uz leju. Un tie cilvēki, kas pārslēdz savus rēķinus, slēdz uz gada griezumā un katru gadu, tad skaidrs, ka tas rēķins arī pamanīs, ka viņš paliek ar katru gadu nedaudz mazāks. Un tas ir tas virziens. Protams, ir izņēmumi, kurā varbūt bija kāds labāks rēķins uz 5, noslēgts līgums uz 5 gadiem. Tagad viņš pārslēdz viņu kaut kas savādāk un mainīt. Bet tad ejam, analizējam, skatāmies. Jo tas arī tas stāsts par to, ka mītiem, un mēs tajās bailēs dzīvojam, un to laiku, ka mēs tā varam ļoti ilgi. Tā kā, mēs zinām, tajās anekdotēs, no tām bailēm tad mēs neko nedaram. Tad mēs sēžam un gaidām, bet viss pārējais jau mainās. Laikam pēc iespējas vairāk vienkārši jātaisa kaut kādas informatīvās kampaņas, mērķi tādi uz iedzīvotāju saistīti, uz konkrētām iedzīvotāju grupām, lai viņus vairāk informētu un rādītu reālos piemērus. Noteikti mēs no savas puses to noteikti darīsim skaidros, un tā arī jābūt arī, mums ir kolosāli gudri iedzīvotāji. Un ja viņiem grib kaut ko noskaidrot, viņi visu var atrast un noskaidrot. Man liekas, neviens jau nav stāstījis kampaņu par mobiliem telefoniem, par to, kā nāk jauns ierīces. Viņi visu atrod, izrod, kas ir patiesība, kas nav, to var izanalizēt. Noteikti būtu aicinājums analizēt, skatīties to informāciju, ko pasniedz. Un varbūt pat svarīgākais, pirms mēs ar viņu dalāmies, sūtam citiem, izlasam paši, apskatāmies, vai tur tā ir, vai tur tā nav. Pārbaudām faktus ar kaut kādiem internetā un skatāmies, ar ko mēs dalāmies. Jā. Šobrīd, laikam, sociālajos tīklos ir tik daudz piesātināts ar dažādu informāciju, ka mēs dažkārt pat nesaprotam, kur ir patiesība, kur ir radīta ar mākslīgo intelektu, kur ir kaut kāds zemteksti un pārpratumi. Un, laikam, tas ir visgrūtākais - saprast, kur informācija ir pareizā. Un tāpat laikā mums ir jaunākās tehnoloģijas, tā jau populāri mākslīgais intelekts, kuram var vienkārši pajautāt, vai tā ir patiesība vai mīts, un tad analizējam, skatāmies. Jā, bet īstais dzīves piemērs vienmēr būs vislabākais, ko tev pasaka kaimiņš. Kā jau saka, tas no mutes mutē vienmēr informācija aiziet vislabāk. Kaspar, gan es, gan arī noteikti katrs klausītājs kopumā gribētu dzirdēt, kas tad īsti ir un ko nozīmē Eiropas zaļais kurs. Ja tev būtu jāraksturo, tad kas tas tāds ir vienkāršiem vārdiem, lai mēs katrs saprastu? Es mēģināšu laikam izskaidrot. Pirmā lieta, nevis zaļais kurs, bet zaļā vienošanās, jo Eiropā tas ir Green Deal, kas ir vienošanās, kas ir apusēji noslēgta. Un te ir svarīgākais noteikti aicināt pie tā, ja mēs skatāmies kopējos dokumentus, tad aizvietot vārdu zaļā vienošanās ar energo pašpietiekamību. Jo, ja mēs skatāmies tās visas programmas, arī, kas ir Latvijā, tiek visas iet uz to, lai vairāk maksimāli ražot energoresursus šeit uz vietas un maksimāli patērēt to, ko mēs šeit varam saražot, un maksimāli kļūt efektīvākiem, maksimāli maz patērēt lieki elektroenerģiju. Ja mēs paņemsim kaut vai to pašu, kā piemēru, paņemsim elektroauto, vienotām programmām. Kas viens puses liekas, mēs nežinām, kāpēc mēs atbalstam elektroauto vai ārēji lādējumus hibrīdus. Tas ir loģisks jautājums, bet tad mēs paņemam nedaudz pāranalizējam. Mēs Latvijā neražojam nevienu, ne otru, ne fosīlos energo, auto, kas brauc uz iekšdedzinējiem, ne elektroauto nevienu. Līdz ar to tur starpības nav nekādas. Bet, ja mēs skatāmies pēc tam no patēriņa viedokļa, tad fosīlajām degvielām Latvijas valsts kopumā katru dienu pārskaita no 7 līdz 10 miljoniem citām valstīm. Tāpēc, ka mums Latvijā vienkārši nav, mēs zinām, ne naftas, ne degviela, ne gāzes, mums nav, mēs iepērkam viņu. Un gada griezumā tas veido vairāk nekā 3 miljardus, ko mēs izņemam no savas ekonomikas un atdodam citiem. Bet elektroauto pēc būtības brauc uz Latvijā pamatā ražot elektroenerģiju.
Tas ir tas, ka elektronika, kas paliek tepat Latvijā saražotā, ir mūsu ekonomika. Un tas elektroauto braucot uz Latvijā ražotas elektronikas, viņš veicina Latvijas ekonomiku. Bet, ja mēs tagad apstāmies no iedzīvotāja puses, dažkārt ir bailes iegādāties to elektroautorātu, jo faktiski tādi argumenti, kas ir dzirdēti. Tātad viņš kaut kur apstāsies man ceļa vidū, es neaizbraukšu, neuzlādēšu, man nebūs kur uzlādēt, es piebraukšu, un iespējams tādā brīdī tieši tā viena lādēšanas iekārta būs aizpildīta, un man nebūs iespēja uzlādēt. Kādi varētu būt tie argumenti, lai cilvēks tā kā nomierinātu? Te ir pirmā lieta jāsaprot, ka tas ir pašsaprotami. Mēs kā cilvēki, mums ir bailes no nezināmā, jebkā. Es domāju, līdzīgs mums bija bailes no pirmā mobilā telefona, kā tas būs un vai kāda būs ietekme. Bet es noteikti aicinātu parunāt ar cilvēkiem vai draugu lokā vai paziņām, kas jau brauc lieto, jo tie ir cilvēki, kas to ir saskārušies. Un tad atkal par to labo piemēru, ja tie cilvēki jau brauc vairāk nekā gadu, tad laikam tik slikti nav. Man vienmēr patīk ar to, ka kaut kur auto var apstāties. Līdzīgi gadījās, man liekas, arī man dzīvē, kad ar iekšzemes arī kādreiz bērnībā bija sanācis kaut kas noplīst un uz ceļa palikt. Tas, diemžēl, tā gadās, bet svarīgākais runāt ar cilvēkiem. Arī mēs savā vienā no tām lietām, ko mēs mēģinām darīt, atbalsta programmām iziet, parunāt ar tiem, kas iegādājās, kāds ir viņu pieredze. Un ļoti patika pēdējais, kad satikāmies arī kā reiz ar Modu iedzīvotāju, kam ir daudz bērnu ģimeni. Dzīvo māju laukos, meža vidū, un viņš saka, un viņš ir nopircis caur atbalstu programmu mazo, kas tāds elektroautorātu Renault Zoe. Un viņam bija tieši tas pats, viņu pierunāja, ļoti grūti pierunāja, tikai tāpēc, ka draugam bija jau 2 elektroautorāti, viņu tāpēc pierunāja, ka viņš arī paņēma. Tieši tā pats viņam pagāja arī cilvēks, viņš teica, 2-3 mēneši, ka viņš tai mašīna, var teikt tā, sāk uzticēties, cik tad tomēr var aizbraukt, ka tomēr tie nobraukums ir tāds, ka reāli viņš tur parāda tikai arī var nobraukt. Bet tas ļoti būtiskākais, svarīgākais viņu runāt, viņš saka, ka viņš ir reikinājis, ka viņam sanāk mēnesī iekonomēt uz degvielas kaut kur 100 eiro. Tas ir tas, ko katru mēnesi viņš iekonomē. Un nerunāja par to, ka caur atbalstu viņi sanāca nopirkt jaunāku auto, kur tev būs arī mazāk lūst. Jā, bija arī sākotnēji tā saucamās bērnu slimības, kamēr tu izēji tam cauri saproti, kas ir neviens nesola, ka tā nebūs. Un līdz ar to es teiktu, bet ar viņu runājot, vai viņš gribētu, vai viņš teiks tā, vai nākošo auto viņš pirktu, viņš saka, nē, noteikti elektro. Jā, arī, un ja sākotnēji nopērkot, tad elektro bija tā domāts, tā kā otra auto, kaut kad, tad tagad ir palicis par pirmā auto, un arī, protams, viņiem ir otrs auto, kas tāpēc, ka ir 4 bērni, kad ir tālākajiem gabaliem, un tur tā vienkārši Renault nevar tik daudz cilvēku sakāpt iekšā. Vairākas reizes tika pieminēta frāze, viņu pierunāja. Tas nozīmē, ka ne tik ļoti nostrādāja informatīvā kampaņa, bet tieši šī personīgās pieredze, kas tika viņam kaut kā teikt, vai kā to varētu pateikt? Mēs latvieši esam diezgan konservatīvi cilvēki, un mums vislabāk strādā citu cilvēku piemērs. Mums ir diezgan, mēs neticam daudz kam, ko stāsta, un ja vēl to stāsta politika, tad tur kaut kur gan jau ir āķis. Tas tāpēc ir noteikti aicinu skatīties no tiem piemēriem, ir apkārt. Un otra lieta ir tas, ka mēs runājam ar to cilvēku, kas saprot, ka kaut kā tā informācija viņam nav aizgājusi. Un viņam vislabākais bija tas, kas viņu arī personīgi uzrunāja, tieši tas stāsts, ka cilvēks, kurš bija jau pats iegūs ļoti pozitīvu, labu pieredzi pēc programmas, ļoti apmierināts, un viņš ar savu labo stāstu arī dalījies, un arī tas, kas iedrošināja, ka tomēr tik slikti nav. Un arī viņa gadījumā ļoti lielu atbalstu nospēlēja tieši tas, ka bija salīdzinoši liels atbalsta intensitāte no valsts puses. Un tad sanāca cilvēki nopirkt tādu pavisam jaunāku auto, kādu viņiem vienkārši nebūtu sanācis savādāk atļauties. Šobrīd ir tāds secinājums, ka tomēr būtu nepieciešams vairāk reālos piemērus nekā tādas standarta informatīvās kampaņas, kā jūs teicāt, no ministrija puses, ja? Bet tiešām vairāk reālu cilvēku ar reāliem piemēriem, kā tas ir bijis, kad ir iegādājies, kas dzīvē ir mainījies, kā ir samazinājušās iespējams izmaksas, ērtība. Tas ir tas, ko mēs arī darām. Mēs gribam taisīt tādas intervijas ar cilvēkiem, kas ir paņēmuši auto, kad izstāsta arī, kā tad ir. Ne tikai stāsta to pozitīvu, bet arī izstāsta arī to, ka tur bija sākotnēji jāizbrauc uz servisu, lai saprastu, kas ar to auto varbūt ir pašam vairāk iepazīties, bet jau cilvēks pats vairāk remontē. Kaut kādas mazās ikdienas lietas jau skaidrs, ka tas ir kaut kas savādāks, kaut kas jauns.
Un galvenais ir tie pozitīvi piemēri, un arī ne tikai pozitīvi, bet arī reāli piemēri to pašu lādēšanos. Un cik tu bieži viņi lādē, bet te noteikti tāds vienmēr, man liekas, ir tāds svarīgs jautājums, ko cilvēki ļoti bieži arī uzdod. Nu, cik var to nobraukt? Un tad to nobraukumu kāds ir tas, un tad vienmēr, ja vajag nobraukt kaut kāds, 500, 600, es jau vajag, bet tad uzdodam sev godīgi jautājumu, cik tad mēs ikdienā nobraucam kilometrus, un cik tas ir patiesībā mums nepieciešami ikdienā. Jā, skaitamies, ka bieži kaut kad braucam uz Rīgu, atpakaļ uz Liepāju, kad vajadzīgi tie 500 un 700 km mēs nobraucam pa tiem. Cik tas ir bieži, gada griezumā. Un tad aizdomājamies, varbūt, jā, mēs to vienu braucienu varam, jā, viņš prasīs vairāk laika, vairāk saplānot, bet pamat ikdienā mēs nobraucam tos varbūt 15, 20, 50 vai varbūt kāds vairāks 60, 70 km, bet tas ir tas, cik mēs ikdienā pamatā nobraucam. Un to nobraukumu var ar ļoti labu elektroauto mierīgi, un tu vari mājās mierīgi lādēt ar parastajā rozetē, nevis ar kādu uzlādes staciju, vienkārši tev auto stāv mājās, atbrauc no darba, iesprād rozetē. Bet, ja mums tagad būtu jāsalīdzina, kā ir mainījies uzlādes staciju pārklājums Latvijā, piemēram, ko pēdējo pusgadu laikā viņš tiešām paplašinās, ir tā, ka, ja mēs skatītos kaut kādu gadu atpakaļ, es teiktu, tās elektrouzlādes staciju vietas nav tik daudz, un tev ir tiešām jāskatās, kur tu varēsi. Kāda šobrīd ir tā situācija? Es gribētu teikt, ka mēs arī to jautājumu mēs uzdodam, anketējam no elektroauto īpašniekiem, kas viņiem brauc, viņiem tā uzlāde. Ir jautājums, par ko viņi pierūpēs, bet tā vairāk nav tāda problēma, ka arī man pašam ikdienā braucot darbā ar elektroauto nav bijis tā, ka es kaut kur palieku kaut kādā Latvijas pusē. Ja Latvija izbraukāt, man liekas, krustušķērs sākot no Zilupes un Liepājas un Ventspils puses un izbraukāts, un visur arī var atrast uzlādes punktus. Jā, ir jāpiedomā, piekrīt pie tās lietas, bet es mēģinātu uzdot vienu citu jautājumu. Cik daudziem ir sanācis pa pagājušo gadu, un, teiksim, uzpildīt savu auto, kad degvielas cena bija 0 vai tuvu 0. Degvielas uzpildes stacijai. Cik bieži? Ka būs 0 atbilde noteikti. Jā, bet elektroauto lietotājiem pagājušajā gadā bija 178 stundas. Gada griezumā, kad elektrības cena bija 0 vai tuvu 0. Pēc būtības elektroauto viņš uzlādēja bez maksas. Un tā arī tā aspekts, par ko mēs ļoti bieži ikdienā neizdomājamies. Jā, varbūt arī gadās kaut kad dārgāk uzlādēt. Bet, ja mēs skatāmies, viņiem vismaz bija iespēja uzlādēt bez maksas. Un skaidrs, ka nākošais gads būs vēl vairāk tādu stundu, kad būs iespēja uzlādēt elektroauto tuvu 0. Protams, ja tu lādē mājās, vai tu arī piedomā, kad tu viņu lādē to auto. Bet par šo vajadzētu vairāk stāstīt, jo es šo informāciju dzirdu pirmo reizi, ka tāda situācija bija bijusi. Es pieļauju domu, ka ļoti daudz klausītāju šobrīd to klausās kā pārsteigumu, kā tas var būt. Varbūt tad būtu iespēja vairāk tieši par to stāstīt, šos praktiskos piemērus, kā tas ir dzīvē. Un, ka cilvēki tad arī vairāk aizdomātos par šīm lietām. Noteikti mēs to arī darām. Tas ir pie kā jāstrādā, ir jārunā. Noteikti piekrīt, bet arī gribu teikt, tie, kas ir nopirkuši elektroauto un rēķinu un skatās, viņi visi ļoti labi izpētījuši. Viņi zina, kurās stundās, kad ir labāk lādēt. Mēs runājam par tiem, kuriem vēl nav nopirkuši, kurus ir jāpierunā, kā jūs sakat, kurus jāuzrunā, lai viņi tomēr iegādātos šo auto un saprastu, ka tas ir izdevīgāk, ka tas ir lētāk un iespējams ērtāk. Tas ir. Un te ir noteikti jāno tiem labiem piemēriem. Jā, tas priekšā skaidrs, ka elektroauto ir un būs, viņi paliks arvien vairāk. Jautājums ir drīzāk pat cits. Cik paies laika, jo vienmēr pēc tam tas tāds līdzīgi jautājums, cik sen vajadzēja uzstādīt kaut kādas saulesmēs liekāt. Tas ir tā kā pat drīzāk. Tas ir labs piemērs, tā kā līdzīgi, kad bija jāiestāda koks 20 gadus atpakaļ. Līdzīgi tāpat mēs pēc 5 gadiem padomās par elektroauto, ka vajadzēja jau sen nopirkt, jau sen būtu iekonomējis to naudu, ko tu varētu iekonomēt. Jo kaut kā vien pareikinot arī konkrēto piemēru ar daudz bērnu ģimeni, jo reikinām 100 eiro mēnesi, sanāk 1200 eiro gadā. Plusmīgs, ka tu iekrānot vienkārši degvielu. Nerunāju par tiem remontu darbiem, kas tev būs mazāk, jo auto vienkārši jaunāks. Un tas labais piemērs ir to, ka katram pašam jāekonomē, jādomā par sevi. Informācija ir pieejama, noteikti no savas puses mēs papildus stāstam. Ir ļoti daudz visādi jaunu inovatīvu lietu, līdzīgi kā var uzstādīt aplikāciju, lai tev elektroauto uzlādēs pēc biržas konkrētām cenām, kad viņas ir noteikti zemākas nekā vai tuvu 0. Tur ir ļoti daudz visādas iespējas, un tagad tas ļoti attīstās. Un otra lieta, par ko mēs padomājot no otras skatu punkta, kas man liekas ļoti interesanti. Ja mēs visi braukātu ar elektroauto, un ja kāds nāktu stāstīt tagad, hei, labi,
Pērkam īgad zināt, tad jautājums, labi, kāpēc, kas tur ir labāks? Viņš saka, un tad te ir otrs skatu punkts. Viņu var uzlādēt mājās? Nē, nevar, jābrauc uz uzpildes staciju. Ja labi, tur mazāk klustošo detaļu? Nē, vairāk tur. Viņš ir klusāks? Nē, viņš ir skaļāks. Un tāpat laikā nav tāda droša viedokļa, tev pēc būtības ir vesela kanda ar degvielu, kas ir uzliesmojoša. Markot vadā katru dienu. Te ir daudz tās mazās nianses skatoties. Un, jā, protams, nobraukums ir lielāks šobrīd. Jautājums nākošais, cik tu bieži to izmanto? Vai tu tiešām, jo kas arī ir varbūt zināms mīts par to, ka mēs savā ministrijā gribam, lai viss pārēt uz elektroauto. Nē, noteikti, nē. Ir gan elektroauto vieta, gan ārēja lādējuma, gan arī cilvēkam, kas ir fans un būs sabiedrībā, kam patīk braukāt, viņi arī braukās. Un viss ir ļoti labi, vieta ir visiem. Ja tu esi gatavs un tā ir tava izvēle, protams, bet to, ka elektroauto pilsētā un piepilsētā ir tā īstā vieta, kur tev pēc būtības viņš arī ir, tas ir īstā vieta. Mēs arī kaut no tāda viedokļa vasarā tveicīgā dienā sēdēt Korķī, kad apkārt ir darbojoši motori, viena lieta nekā būtu forši, ja tur neviens nerūktu, bet viss vienkārši būtu elektroauto, būtu kaut vai tīrāks gaiss. Tāda viedokļa sīkums, bet jā. Jā, atgriežamies pie tā, ka tiešām arvien vairāk vajag tos reālos piemērus un cilvēku, lai stāstītu par savu labo pieredzi. Tas, laikam, arī nestu to ienesumu un cilvēku uzdrošinātos, iegādātos elektroauto un līdz ar to arī būtu labāka dzīve. Noslēgumā, kas ir tas, ko gribētos varbūt vēl pateikt mūsu klausītājiem, kas ir svarīgākais par klimatu, par energoefektivitāti, ko tad gribās nodot mūsu klausītājiem? Gribu teikt, noteikti, ka mēs, tā kā es minēju, esam aktīvi. Katrs pats skatāmies, kā mēs varam uzlabot savu dzīves kvalitāti un tās iespējas, kas mums pavarās, varbūt vairāk iedziļināties un papētīt sīkāk. Jo arī pēc pieredzes ļoti bieži runājot ar cilvēkiem, kas arī ir izmantojuši kaut kādu atbalstu programmā, tad ir parasti tā, ka viņš kāds ir pierunājis no draugiem paziņām. Tā kā viņš ir pierunāts, izrādās cilvēks ļoti apmierināts, viss ir ļoti labi. Un es teiktu, kā no savas puses, runājiet ar tiem, kas ir izgājuši tam cauri, kas ir paši to lietot ikdienā izmantot. Runājot par saules paneļiem vai par elektroauto vai arī lādēm hibrīdiem, tā ir tā labākā pieredze. Un es pat teiktu, ka tiem, kas ir to palietojuši kaut kādu laiku, nevis vienu mēnesi, bet nevis vienu reizi, bet kaut kādu jau pusgadu lietojot, tas būs tāds manā ieskatā ļoti korekts un patiess pieredzes stāsts, ko noteikti izmantot. Un, protams, esam paši aktīvi, skatāmies, kā mēs varam mazāk samazināt gan patēriņu, gan arī tāpat laikā esam aktīvi, kā var pārskatīt gan savus elektrības rēķinus, esam aktīvi pārskatām. Noteikti izmantojam laiku pa laikam ir enerģija24.lv, kur apskatīties aktuālās elektrības cenas, kāda piedāvājuma ir, un esam paši aktīvi. Paldies, Kaspar, šodien par sarunu. Ceru, klausoties raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, mēs uzdrošināsim iedzīvotājus vairāk izmantot valsts un pašvaldības atbalsta programmas, siltināt mājas, izmantot atjaunojamos resursus, zaļo mobilitāti un atkritumu šķirošanu. Atceraties, ka klimata pārmaiņas notiek ikdienu, un mēs spējam tās ietekmēt, lai uzlabotu mūsu ikdienu. Studijā bija Inga Zelča un Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projekts Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tiek finansēts no emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu līdzekļiem. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.